Jelgava снова на Мурах. Вим sveicam. Vārupilnā. Ogres. Ropaši. Kas par kaut ko bildi? Labdien visiem SVV viesudienā! Šogad iesāksim ar tādu mierīgāku piemiņas brīdi. Pagājušā gadā pēc nometnes mēs mūžības ceļā pavadījām Salgriežu vasaras vidusskolas ilgadējo direktori Ilzi Kreišmani. Un viņa vadīja šo nometni no 2000. gada līdz pat 2022. gadam, un arī visus nākamos gadus darbojās ar jauniešiem kulinārijā. Un tātad Ilze pavadīja šai nometnē 26 vasaras, un viņai esam lielu pateicību parādā par to, ka SVV vēl šodien ir, par to, ka SVV ir tik lieliska vieta, ja varētu teikt parādība, kur mums visiem satikties. Un Ilze par SVV ir parūpējusies arī pēc savas aiziešanas mūžībā, paredzot dāsnu ziedojumu nometnei, un Ilzes ģimene arī šo vēlmi ir īstenojusi. Par to mēs varēsim papildināt SVV krājumus ar noderīgām lietām. Jā, es atvainojos. Jā, un šovasar jūs redzēsiet pēc tam skolā, esam iegādājušies SVV āra klasi, kas katru gadu ceļos mums līdzi un arī godinās Ilzes piemiņu. Principā Ilzes vismaz dzīve un saistība ar SVV mums katru vakaru atskan arī pirms gulētiešanas, kur mēs izdziedam vārdus dod dieviņu otram doti, ne no otra mīļa lūgti. Tā kā esam SVV, tad klusuma brīža vietā aicināšu jūs palikt sēdus un godināsim Ilzes piemiņu, paklausoties vienu skaistu skaņdarbu. Paldies!
Daļu dziesmu es dziedāju, daļu dziesmu darināja. Kura laba dziesma bija, divreizītes nodziedāja. Daļu dziesmu es dziedāju, daļu dziesmu darināja. Daļu dziesmu es dziedāju, daļu dziesmu darināja. Daļu dziesmu es dziedāju, daļu dziesmu darināja. Kura laba dziesma bija, divreizītes nodziedāja. Man bija dziesmu vācelīte, smalkā lazdu krūmiņā. Kura dziesmu nodziedāju, to satīnu kā molāja. Man bija dziesmu vācelīte, smalkā lazdu krūmiņā. Man bija dziesmu vācelīte, smalkā lazdu krūmiņā. Man bija dziesmu vācelīte, smalkā lazdu krūmiņā. Kura dziesmu nodziedāju, to satīnu kā molā. Labāk ļaudis padziedam, nekā niekus runājam. Labāk ļaudis padziedam, nekā niekus runājam.
mēs katrs pa vienai vasarai. Tā mēs katrs pa vienai vasarai. Tā mēs katrs pa vienai vasarai. Un vēl tagad tās ķīvītes kliedz. Liec kā jautājums, pārmetums, prasījums. Liec kā jautājums, pārmetums, prasījums. Liec kā jautājums, pārmetums, prasījums. Pār mūžību Agonijā. Manā SVV vasara ir kolēģi. Laime, ģimene, draudzība, labi pavadīts laiks, emocijas. Dzērbene. Dzērbene ir apdzīvota vieta un Cēsu novada Dzērbenes pagasta centrs. Dzērbenes pagasts atrodas Vidzemes augstienē, Glaznainā apvidū. Tas robežojas ar Raunas, Drustu, Zosēnu, Taurenes, Vaivas un ar Veselavas pagastu. Dzērbene izvietojusies Gaujas pietekas Dzērbes labajā krastā, kur ir 34 km no Cēsīm un 110 km no Rīgas. Gar Dzērbenes pagasta dienvidu robežu tek Gaujas upe, un pagasta teritorijā ir ap 30 ezeru un citas sīkākas ūdenskrātuves. Rakstu avotos Dzērbene pirmo reizi minēta 1357. gadā, kad šajā vietā Rīgas arhibīskaps pavēlējis uzbūvēt Dzērbenes pili un novadu izīrējis Vasalim Sīmanim Serbanam, no kura uzvārda arī cēlies Dzērbenes nosaukums Serben. Dzērbenē ir saglabājies bagātīgs kultūrvēsturiskais mantojums, pilskalni, Dzērbenes muižas komplekss ar parku, baznīca, mācītāju muiža un senās kapsētas. Dzērbenē atrodas Dzērbenes muižas pils ar parku, pagasta pārvalde, kultūras nams, pamatskola, mūzikas skola, bibliotēka, jauniešu centrs, veikali, un 2021. gadā Dzērbenē bija tikai 484 iedzīvotāji. Šogad Saulgriežu vasaras vidusskola dzīvo Dzērbenes vispār izglītojošajā un mūzikas skolā. Dzērbenes skola ir dibināta 1858. gadā. Skola tika dibināta pie Dzērbenes pilsmožas visiem Dzērbenes drustu draudzes bērniem. Šī skolas ēka ir celta 1913. gadā no sarkaniem ķieģeļiem. Kad skolu cēla, skolēni no netālu esošā ķieģeļu cepļa nesa ķieģeļus ar rokām, un tāpēc uz ķieģeļiem vietām ir palikuši roku nospiedumi, un Dzērbenes skolas sienās neviens nav iemūrāts. Mēs bijāmi trīs māsiņas, visas mīļi dzīvojami. Trāridirallā, visas mīļi dzīvojam. Trāridirallā, visas mīļi dzīvojam. Sēdzām vienas villainītes, likām vienus vainādziņus. Trāridirallā, likām vienus vainādziņus. Trāridirallā, likām vienus vainādziņus. Dabūjām rieksta kolu, to uz pusēm dalījām. Trāridirallā, to uz pusēm dalījām. Trāridirallā, to uz pusēm dalījām. Kad mēs visas šķirsimies, plūdīs gaužas asariņas. Vai manu dieniņ, plūdīs gaužas asariņas. Vai manu dieniņ, plūdīs
Kaislīgas. Un viņas māk skaisti dziedāt. Un mūsu SVV puiši ir... Div dzelteni kumeliņi, kumeliņi, no jūriņas izpeldēja trāri-ra-la-la. No jūriņas izpeldēja trāri-ra-la-la. Vienam bija zelta segli, zelta segli, otram zīda iemauktiņi, trāri-ra-la-la. Otram zīda iemauktiņi, trāri-ra-la-la. Aiz priekiem nezināju, nezināju, kuram lēktī mugurā, trāri-ra-la-la. Kuram lēktī mugurā, trāri-ra-la-la. Tam es lecu mugurāji, mugurāji, kam tie zelta segli bija, trāri-ra-la-la. Zelta segli bija, trāri-ra-la-la. Un pie rokas dancināju, dancināju, kam tie zīda iemaltiņi, trāri-ra-la-la. Kam tie zīda iemaltiņi, trāri-ra-la-la.
2 nedēļas SVV. Šīs 2 nedēļas paskrēja nemanot, it kā laiks būtu pātrinājies. Atceramies pirmās dienas, kad mēs visi kārtīgi iepazināmies. Mēģinot iegaumēt vārdus un sejas, apgūstot skolas labirintus un mūsu jaunās istabas. Tas bija kā jaunas pasaules atklāšana, kur katrs stūris slēpa kādu pārsteigumu vai jaunu draudzību. Tad pienāca laiks mūsu ikdienas stundām un pēcpusdienu nodarbībām, kur mēs sākām apgūt jaunas prasmes un atklāt savus talantus. Atmiņā spilgti paliks kaligrāfijas nodarbības pie Aivas, kur katrs burts kļuva par mākslas darbu, un prezentācijas prasmes pie Madaras, kas mums iemācīja kā pārliecinoši paust savas idejas. Nevar aizmirst arī mūsu dejošanas skolotāju Unu, kur ar milzīgu patiecību, neatlaidību iemācīja dejot, pat ja tas nozīmē cīņu ar stīvām kājām un nedrošiem soļiem. Un, protams, mūsu fantastiskās koru skolotājs Rūta un Sintija, kurš pēc vakariņām iekustināja mūsu balsas, lai mēs varētu dziedāt, radot neaizmirstams muzikālus mirkļus. Mums bija arī liela audzinātāja komanda, kas realizēja visus mūsu vakara pasākumus, balles, ugunskura vakarus un spēles. Bez visiem šiem cilvēkiem šī nometne nebūtu tik īpaša. Viņi visi ieguldījuši daudz negulētu nakšu, savu laiku, lai atbrauktu šeieni uz 2 vai 3 nedēļām un mums kaut ko iemācītu. Mēs klausījāmies, bildījām un darījām viņu uzdevumus, iegaumējot gudrus citātus un padomus, kas mums noteikti noderēs tālākajā dzīvē. Šajās 2 nedēļās mēs paši arī pavadījām daudz laiku kopā. Visas mūsu nakts kāršu spēles un sarunas. Šī ir liela daļa no šīs nometnes burvības, un, protams, mēs iepazinām jaunus draugus uz mūžu, ar kuriem ceram uzturēt saikni vēl ilgi pēc nometnes beigām. Labdien! Ceru, ka tik tālu jums patīk mūsu koncerts.
Mani sauc Niks, esmu dalībnieks šajā nometnē jau 3. gadu. Par šiem 3 gadiem esmu iemīlējis SVV, tās ikdienu un tās tradīcijas. Bet tā nebija, kad ierados pirmo reizi. Saruna par nometnes apmeklēšanu bija ļoti īsa. Pie vakariņu galda vecāki man pateica, ka man ir jādabū prom no Ikšķilas. Tā no es 22. gada vasarā tiku atstāts Ābeļos. Pirmā lieta, ko pamanīju, ir, ka visi ir ārkārtīgi laimīgi, kas man kaut kāda iemesla dēļ nepatika. Visi laimīgi, smaidīgi un viens otru samīļo. Es biju ārkārtīgi dusmīgs uz vecākiem. Un man likās, ka viņi ir pilnīgi zaudējuši prātu, kad pirmo reizi redzēju vakardziesmu. Tagad iedomājieties, kāds no malas izskatās. Visi tumšā sadevušies rokās šādi un dzied ap sveci. Tobrīd es domāju, ka es nemūžam nepiedošu saviem vecākiem. Man likās, ka man priekšā stāv garākās 3 nedēļas manā mūžā. Bet, kad pirmā nedēļa sāka tuvoties nogalei, iepazinu Tomasu un vēl citus, kurus tagad jau jāsauc par audzinātājiem un par skolotājiem. Pēkšņi laiks sāka skriet ātrāk, un es aizmirsu par dzīvi ārpus nometnes. Beigās sanāca diezgan emocionāls atvadas, kad bija laiks doties mājās. Un visu nākamo gadu gaidīju, kad paziņos par nometni un uzreiz pieteicos. Katrs SVV gads ir bijis atšķirīgs, bet tas, kas ir mainījies visvairāk man, ir piederības sajūta. Ja no sākuma tas bija kādai mazai grupiņai, tad beigās tā grupiņa izauga par visu audzēkņu kopu. Un mūsu kopai bija tikai viens mērķis – darīt blēņas, negulēt un kaitināt darbiniekus. Un lai gan daudzas no šīm lietām joprojām ir aktuālas, tagad man vairāk interesē palīdzēt citiem. Piemēram, iemīlēt nometni, kā tas izdevās man, vai pamācīt kopumā kaut ko, kas viņiem varētu noderēt dzīvē. Tā tik liekas, ka šogad vairāk laiku pavadu runājot ar darbiniekiem. Un tādā ziņā trūkstā piederības sajūta man ar pārējiem audzēkņiem. Es to uztveru kā zīmi, ka mans laiks kā audzēknim ir izsīcis. Līdz ar to esmu pieaudzis. Bet ceru, ka būs iespēja atgriezties SVV vēl ilgi. Mana ģimene ir SVV dalībnieki jau kopš 2000. gada. Un mani vecāki pat satikās nometnes salidojumā. Tā ir tāda kā tradīcija manai ģimenei, kuru vēlos turpināt. Es vēlos teikt vislielāko paldies visiem darbiniekiem un audzēkņiem, ka esat sagādājuši tik aizraujošas atmiņas, es jūs visus tiešām mīlu. Un māma, tēt, mums bija taisnība. Jums kā jau vienmēr bija taisnība. Man bija jātiek prom no tās Ikšķilas. Paldies jums, ka neklausījāties mani, kad teicu, ka nebraukšu uz nometni toreiz, jo SVV esmu laimīgs un es ar to lepošos uz mūžu. Paldies!
Sveicināti vēlreiz, dārgie vecāki un svētku viesi. Sveicu jūs visus Salgriežu vasaras vidusskolas 33. vasaras viesudienā, mūsu dziesmu un deju svētkos. Kā jau katru gadu turpinām iepazīt Latviju un esam atceļojuši uz Dzērbeni. Kā jūs redzēsiet vēlāk, un redzējāt jau nometas sākumā, šeit ir brīnišķīga un unikāla skola ar ļoti jauku un labu auru, kas perfekti atbilst SVV garam. Un te jūs jaunieši ir tā pamatīgi iedzīvojušies. Un lai arī viņi stāsta, ka viņi dara nedarbus, bet patiesībā viņi dzied un dejo un visu kaut ko taisa un draudzējas savā starpā. Tā kā, kaut kādus nedarbus arī mazliet, bet tas nav svarīgi. Un rezultātu, jā, jūs redzat gan šeit, gan arī vēlāk skolā. Šādā brīnišķīgā vietā, kā Dzērbene, mēs turpinām kopt SVV tradīcijas un vērtības. Tātad latviskums, radoša mācīšanās un draudzīgums. Un mēs priecājamies, ka šīs skolas direktors atvēra savas skolas durvis un uzticējis mums apdzīvot šo skolu. Tāpēc tas būs mans pirmais arī paldies šodien. Skolas direktors Andris Saks. Jāpasaka, jā. Mārtiņš man nepainformēja, ka man būs te jākāp. Patiesībā man ir liels prieks, ka mūsu skola, mūsu skolas ēka ir devusi pajumti šiem brīnišķīgajiem jauniešiem, jo patiesībā arī mēs ikdienā cenšamies atbalstīt savus jauniešus, lai viņi dzied, lai viņi dejo, lai viņi spēlē teātri, lai viņi draudzējās un lai viņi dara arī blēņas. Tā kā viss piederās pie lietas, man tiešām prieks, ka skolas telpas nav tukšas, ka viņas vasarā arī tiek piedzīvotas ar lielu prieku un ar lielu vērtību, kas ir mums visiem kopīgi vajadzīga. Tā kā paldies jums arī! Salgriežu vasaras vidusskola turpina pastāvēt tāpēc, ka līdzdarbojas 3 tādi labie spēki. Viens ir mūsu brīnišķīgie darbinieki, kas katru gadu strādā brīvprātīgi, ziedo savu laiku, lai varētu radīt tādu kvalitīvu piedāvājumu jūsu jauniešiem. Tad mums ir mūsu atbalstītāji, no kuriem daudz ir tādi ilgadējie, kuri ar saviem ziedojumiem palīdz mums ar piedāvāt iespēju iegūt stipendijas vai kādu atbalstīt, kā arī noturēt saprātīgu dalības maksu. Un trešā, protams, esat jūsu vecāki un jūsu jaunieši, jo citādāk mēs šeit vienkārši nebūtu. Tā kā paldies jums visiem! Bet jā, ir laiks teikt ikgadējos īpašos paldies, un lielākā daļa no ziedotājiem mums nav klāt, bet es viņus vēlētos nosaukt. Tomēr šodien tas ir Andris Mačs, Edgars Deksnis, ģenerāļa Kārļa Gopera fonds ASV, un kā jau minēju ievadvārdos, arī būtībā pat Ilzas ģimene, ja, mūs arī ir atbalstījusi ļoti. Bet šogad mūs pārsteidz viens jauns ziedotājs, jā, tiešām vienkārši pārsteidz negaidīti. Un tas ir viens no SVV vecākiem, kura 2 jaunieši tuvu 10 gadiem ir šeit pavadījuši šajā nometnē. Un tā tad Guntars Vempers vēlētos teikt paldies.
Tā, nu tad jāturpina ar darbiniekiem. Darbinieki ir SVV kodols un spēks. Un kā katru gadu mūsu vairākiem darbiniekiem mēdz būt apaļas un pusapaļas jubilejas, kuras mēs tad šeit godinām. Bet es sākšu izstāstīšu par vienu debiju. Šis audzinātājs šodien nav, bet ar debijām SVV ir tā, ka ja tu esi bijis audzēknis pirms tam, tad tu debitē kā darbinieks pirmajā gadā savā. Savukārt, ja tu ienāc SVV no malas vai neesi pirms tam bijis audzēknis, tad pēc būtības tu pa īstam debitē otrajā gadā, jo pirmajā gadā tu māti iepazīsties ar SVV. Un šogad lieliska debija, ja viņa otrais gads, ir audzinātājiem Haraldam Zvidriņam. Tad mums vēl ir pēdējos gados ļoti priecājos, ir tāda kategorija kā atgriešanās SVV. Un šī skolotāja ir jau vairākus gadus atgriezusies, bet stāsts ir tāds. Viņa kādus 10 gadus darbojās SVV līdz no 2000. Gadu sākuma līdz 2012. Gadam. Un tad kādus 10 gadus viņa teica, paņemšu pauzīti mazu. Un tagad viņi ir atpakaļ jau vairākus gadus ar jauniešiem, darbojas māksliniece, šogad darbojas kaligrāfijā, Aiva Bumbure. Un tad turpināsim ar jubilejām. 5. vasara SVV, audzinātāju pēdējos 2 gadus vēstures skolotāja Anna Dārta Sīka. Tad mums ir divas 15. vasaras. Un 15. vasara koru skolotājai SVV Lakstīgalai Rūta Ziemela Sebre. Jā, un tad vēl viena 15. vasara tādam tuvi zināmam, man personīgi cilvēkam un arī citiem, Kārlis iesāk audzinātājs un šobrīd līdz faktiski nomets vadīšanai jau pēdējos gadus. Kā arī ar jauniešiem darbojas kādas stundās. Kārlis Daģis. Iespēja, tad, jā, pirms 15 gadiem man bija līdzīgs stāsts kā Nikam. Es domāju, kurš tas brālis man ir atvilcis, tad jau 15. gadu prom netiek. Gribēju izmantot šo iespēju pateikt, tā kā nomene šogad ir nedaudz nobīdījusies, mēs esam tā kā vēlāk, un šī ir tāda unikāla iespēja sveikt mūsu direktoru rītdienas dzimšanas dienā. Jā, un tad īsi noslēgumā tādi daži tehniskie vārdi, tad vēl jūs redzēsiet kādu deju un dziesmu, pēc tam lēnām, nesteidzīgi dodamies apkaļ uz skolu, kur jūs sagaidīs ārā klasē uz kodas. Savukārt pēc tam skolā iekšā 2. stāvā ir izstāde, un pulkstenis 16:30 būs teātris un modes skati. 2. stāvā aktu zālē. Kā es minēju, paldies jums visiem un baudīsim koncertu noslēgumu.
ka esam šeit un dzīvojam Latvijā. Var smilts